lai jāatkārtoja. Ļoti daudz labu praktiski ierosinu kļūdu labošanai. Man bija arī ļoti vērtīgi kritiski paskatīties uz sevi no malas. Šodien arī pārliecinājos par to, ka nenozīmē vēl, ka viss ir kārtībā. Nu, ja tev ir galvā skaidrs, ko tu gribi teikt, kad no malas es paskatījos, ka nu arī ir jābūt tomēr, nu kā pasaka, arī tām ķermeņa visām kustībām un lietām ir jābūt harmonija. Esmu ļoti priecīga, ka šī nodarbība bija tieši pāris dienas pirms mana veiksmes stāsta. Līdz ar to es ceru, ka es uzvedīšos drusku atbilstošāk auditorijas priekšā, nekā es to būtu darījusi pirms tam. Es sajūtos tā kā izbraukuma zaļumos, sēdošas mācību iestrādes. Mēs šodien paceļojām ārpus sevis un paskatoties uz sevi no malas. Paldies! Nu, tā kā man ir ikdiena vairāk komunicēt pa telefonu, ko es domāju, ka es tīri labi pieprotu, tad šī bija tā iespēja sevi pastīties no malas, kā tas ir, kad jāuzstājās ir auditorijas priekšā. Man daudz bija kā jāpiestrādā. Paldies par šo nodarbību. Man tāds dubults izjūtas pirmais, ka vēl ir ļoti daudz, paldies Dievam, un par ilgi jādzīvo, ko uzlabot sevī, un otrs tomēr tas niķis pasniedzēja, ļoti gribas vēl kaut ko dalīties. Un ne tikai ar šobrīd, bet daudzām lietām šodien, jau veidojot komandu, es sapratu, ka gribas dalīties. Paldies! Es zināju, ka šis filmēšanas mācību veids ir ļoti efektīvs, un par to pārliecinājums vēlreiz. Man arī viņš patīk vislabāk no visiem kursiem. Žēl, ka es nebiju sākumā, bet es iegūtu ļoti daudz lietas, kuras apzināju tā kā es mēģinu darīt tagad es lekcijas lasu. Ļoti daudz iemācījos un sajūtu pozitīvu attieksmi. Lektoriem, gan kolēģiem. Es gribētu teikt, ka es liels paldies par šo kursu, bet es gribētu teikt, ka es cenšos izstrādāt tādu moduli, kad es varu runāt jebkurā vietā par jebkuru tēmu. Un šīs treniņš man parādīja tās lietas, pie kurām man jāpiestrādā un jāizskauž, lai es varētu lekt jebkuras auditorijas priekšā un runāt. Paldies! Agrāk diezgan bieži runāju kameras priekšā. Tagad beidzamajā laikā daru to retāk un arī, jāsaka, savos pasākumos vairāk esmu kā organizators, nevis kā vadītājs. Līdz ar to es jūtu, ka man šī prasme pamazām ir aizmirsusies. Līdz ar to paldies par iespēju, kā saka, paskatīties sevi no malas un saprast, ka tomēr ir tā jāstrādā arī pašam. Mana prezentācija bija milzums kļūdas, bet mans pozitīvais iegums ir tas, ka tieši ar prezentāciju vai tieši netieši es iegum ļoti bija interesētība no metodēm par numerologiju. Video treniņš, tas ir super. Es tā arī domāju, ka šī būs vienreizēja nodarbība. Un es to vēlos salīdzināt ar televīzijas raidījumu Ievas pārvērtības. Visa saruna, apģērbs, kustības, viss ir kopā un vēl par sevi arī. Un tik uzšķirs mājaslapu un papētīšu, kā tad tur bija. Tu gribēs arī kaut ko pasaka? Mīļās dāmas, man tiešām arī šī diena deva tādu atkal vienu jaunu, svaigu filtru uz to, cik ļoti var šīs lietas analizēt. Tas svarīgākais ir tas, man deva apliecinājumu tam, ka man deva prieku par to, ka jūs katru patiesībā to visu ļoti labi zinat. Un mums izdevās šodien to jums parādīt. Ka caur šo praktisko darbošanos jūs sapratāt, ka jūs visu zinat. Tā kā man šī bija pirmā iespēja sev paskatīties no malas, tad es redzu, cik es esmu stīva, bet es centīšos pie tā strādāt. Un paldies par tādu iespēju tā, paskatīties uz sevi un mainīšu sevi. Lai arī man ikdienā nāc ļoti daudz runāt ar cilvēkiem, un man likās, ka es esmu šīs prasmes apgūvusi samērā labi, tad šodien paskatoties uz sevi no malas, es sapratu, ka man vēl ir pie kā strādāt. Nebija viegli. Paldies! Man vienmēr bijis komplekss atrasties uzmanības centrā.
Šis varbūt bija tāds ļoti maziņš solis, lai to pārvarētu. Un justies drošākai un pilnveidot sevi. Un justies brīvākai. Paldies lektoriem. Man pietrūka triks, kuru es gaidīju, ko var izmantot lektori uzmanības piesaistīšanai, kad auditorija ir atslābus. Paldies!